Šodien saule bija nolēmusi atpūsties. Zefīrs čāpoja līdzi kārtējai saimniecei. Kā jau vakar viņa teica, ka jānopērk kaut kas jaunajam draugam un kāds maizes klaips. Veikals bija neliels. Zefīram par brīnumu atļāva ienākt. Sveika, Helēna, kur tad tu pie tāda tiki? Pārdevēja norādīja uz Zefīru. Helēna tik pāris negribīgos teikumos pārklāstīja suņa uzrašanās notikumus. Iedot Tekla man kaut ko Zefīram, tad 2 baltmaizes, 10 gabaliņu, makaronu paku, un eļļu ar. Tekla veikli visu salika uz letes un tikpat veikli šo visu it kā paziņoja kases aparātam, uzsitot pa tā taustiņiem. Helēna samaksāja un atvadījās. Brienot pa necilo taku, devās uz māju pusi. Tur nolikusi iepirkumus, pārvilka darba jaku un devās uz šķūni pēc malkas. Zefīrs pakaļ, jo drošs paliek drošs, sekos viņai, jo palikt vienam negribējās. Nedroši apētīja, kamēr Helēna lika pār roku malkas pagales. Cik nesen dzīvojos pa šādu telpu kopā ar Edgaru, tajā brīdī likās, ka labi, ka tāda ir. Vērojot gan malkas grēdu, gan Helēnu, domāja Zefīrs. Izmetis līkumu aiz šķūņa, atstājot tur savu suņa zīmogu sniegā, ātri sekoja saimniecei. Kamēr kūrās plīts un krāsns, tikmēr abi arī ieturējās. Zefīrs varēja turpat pie siltās plīts priekšas pagraust iedoto kaulu. Helēna apcep uz pannas vakardienas vārītos kartupeļus, klāt krējumu, piekūdīs tiem marinētu gurķi un būs labi. Zefīrs savu gardumu grauza tā, ka skrapstēja vai visa virtuve. Izskatās, ka tev, Zefīr, šitas kārums iet pie sirds. Piemetot vēl plītī malku, secināja Helēna. Piekopa virtuvi. Arī draugs izskatās, ka ir paēdis un var tad doties uz istabu. Šoreiz uz citu. Saimniece apsēdās lielā krēslā. Zefīrs turpat pie viņas kājām, jo tur kā viesus gaidot uz grīdas, patīkami mīksts grīdas paklājiņš. Saimniece bija ieslēgusi kaut kādu melnu kasti, kurā sēdēja kāds vīrietis un kaut ko stāstīja. Helēna cītīgi šo visu klausījās. Zefīrs uztvēra, ka stāstīti tiek rītdienas laikapstākļi. Zefīr, rīt izskatās, ka jātop istabā. Augstumu sola. Ja šitā būs, vai malkas līdz pavasarim pietiks. 1 gadu tā bija, ka palikām ar 5 pagalām jau aprīļa vidū. Vīrs dabūja vēl, bet slapja. Iekurināt tas viens, bet tak tāda nesildīja. Labi, ka jau bija pavasaris. Edgars ar vēl bija mazs. Ļoti slimoja tajā ziemā. Var teikt, ka abi pa māju vien dzīvojāmies. Tikko aiziet uz skolu, tā viss temperatūra, klepus, puņķis ar vai līdz grīdei. Labi, ka varēja kaut pāris stundas vienu atstāt, jo darbā tak mani ar nelutinās, neļaus dienu no dienas pa māju. Strādāju cukurfabrikā. Tad abi ar vīru kaut kā uz maiņām, tad viens pie puika, tad otrs. Nebija viegli. Reizēm prātoju. Varbūt es kaut kur esmu vainīga, ka Edgaram par maz veltīju uzmanību. Zefīr, atceros, ka viņš posās uz 1. balli skolā. Tāds satraucies bija, jo nojautu, ka viņam patika no klases tā meitene. Redz kā, vārds izskrēja no prāta. Klusumam neļāva pabūt tā melnā runājošā kaste, jo tur tagad kaut kādi cilvēki dziedāja. Laikam pašiem tas ļoti patika, jo viņi izskatījās gan priecīgi, gan dejoja dziedājumam līdz.
Helēna vērās šajā uzvedumā un tad turpināja. Atcerējos, Līga, to meiteni sauca Līga. Es jau nezinu, vai Edgars uzlūdza viņu dejot, jo dēls neko daudz nemīlēja ar mani runāt. Ir jau man tā nemode reizēm pamācīt, ko un kā labāk, bet tas jau nav ļauni domāts. Kad beidza skolu, tad pēc izlaiduma balles pārādās krietnā rīta pusē. Visu nakti nevarēju pagulēt, jo uztraucos par savu dēlu. Vīrs jau mierināja, ka es te lieki nervozēju. Sāka skanēt nākamais meldiņš tai melnajā kastē. Helēna šo skandarbu klausījās. Kad tas beidzās, viņa turpināja skaļi domāt. Šitā dziesma bija populāra, kad mēs ar vīru sākām draudzēties. Aldis labi prata dejot. Atceros, ka tajā ballē sāka līt lietus. Daudz aizmuka, bet izturīgākie un tie, kuri no lietus nenobijās, tai skaitā arī es un Aldis, palikām. Dejojām pa visu lietu, pa visām peļķēm. Mājās pārnācu viss caur slapja. Aldis jau mācēja manu ātro dabu savaldīt, tā teikt, drusku apdzēst to uguni. Kāzas bija skaistas, mānradu padaudz Aldim ar, svinējām vasarā, izrotājām šķūni un lustēšanai nekāda vaina. Pēc tam sākām celt šo māju. Kamēr te visu meistarojām, tad dzīvojām pie vīra vecākiem. Cik es biju priecīga, ka ievācāmies te mazā kaktiņā. Pārējā mājā pat grīdu vēl nebija. Vienā dzīvojām, pārējās telpas tad taisījām tālāk. Aldim bija 2 brāļi. Paldies viņiem, nāca mums palīgos. Sapratu, ka gaidu bērnu. Oi, kas par laimi. Vēders jau paliels, bet gribēju vīram tāpat piepalīdzēt. Viņš jau man teica, ka nevajag, lai nesamokos, bet vai tad es klausīju? Cēlu to smagumu, jutu, ka mazais tā sāpīgi spārdās un tad pēkšņi norimst. Domāju, ka satrakojās un piekusa, tāpēc viss tā. Pārējās dienas tāds pavisam kluss. Devos pie ārsta. Tajos laikos, kā jau bija, tā bija. Izklausīja, iztaustīja, jau redzu, ka vecmāte tāda domīga paliek. Pasauc pat ārsti. Viņa tad arī paziņoja, ka jāveic ķeizars, jo tā būšot labāk. Ieķēros dakterei rokā kā slīcais, lai saka, kas ir noticis. Viss būs labi, nesatraucaties. Pamodos, pirmais, ko prasu, kur bērns, kas ar viņu, kas piedzimis. Viņa tik glāsta galvu un saka, neko nevarēja darīt. Mazais jau esot bijis miris. Nabas saita ap kakliņu aptinusies. Es tak uzreiz sapratu, kurš tas bija brīdis, kad cēlu to smagumu. Nepaklausīju Aldim. Viņš jau lūdza, lai nedaru šo smago darbu. Puisītis tas būtu bijis, jo viņam tagad būtu šogad 50. Gribēju saukt par laimoni. Ilgi nevarēju atgūties, ilgi. Gāju uz darbu, darīju ikdienas darbus, centos, lai pabeigtā māja nes prieku, bet grauzu sevi nost, ka manis dēļ. Aldis mierināja, atbalstīja. 5 gadus nevarēja atgūties. Pa šo laiku Aldis savu sāpi atrada, ka var mierināt un atsāpināt ar grādīgo. No sākuma tā teikt, pa kādai glāzei ar vīriem pasēdēja, bet tad jau tas bija arvien biežāk. Tad sapratu, ka gaidu Edgaru, saudzēju sevi. Aldis arī it kā atguvās, uz kādu brīdi atguvās. Runāju, raudāju, draudēju, rīkoju pats cēnas, lidoju ar kāds šķīvis pa gaisu. Nekā. Beigās atmeta roku, nebija spēka.
Nu jau pagājuši cik gadi, kā tagad esmu te viena. Tu gan jau, Zefīr, domā, ka man vīrs miris, nu sirdī man var būt. Aldis galīgi palika bez prāta. Nezinu, vai no šņabja, vai no kā cita, vai viss kopā. Pa naktīm viņa bieži nebija mājās, tāpēc tam nepievērs uzmanību. Izrādās, ka viņam nebija jāmostas augstajās garāžās vai kur citur, kur pļēguroja. Aldis bija atradis mīkstus, siltus palagus, tikai citā mājā. Savostījušies laikam tad tajās dzerstīšanās reizēs. Viņš aizgāja pie tās sievietes, pie Ligitas. Viņa Aldis saprotot nekā nepārmet. Pirmo laiku staigāja kā ar karstu ūdeni aplieta. Edgars bija kādus 10, 11 gadus vecs. Vismaz paldies, ka neizdzina mūs no šejienes. Gan jau nospēlēja tas, ka Ligitai pašai sava māja bija, ne tik liela kā šī. Viņas vīrs bija gājis bojā autoavarijā. Pirmo laiku, kad vai nu vienu, vai otru, vai abus kopā satiku, tad gan sirds apmeta sāpīgu kūleni, jo šie dzīvo kādu 5 minūšu attālumā no šejienes. Bet tagad jau sirds apdzījusi. Ko tur vairs? Zefīrs lūkojās tai kustīgajā kastē, bet cītīgi klausījās savas it kā nākamās pacientes stāstu. Savādāks, citādāks, kā dzirdētie līdz šim. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.